mežkopības teorija runā par 3 galvenās cirtes veidiem. Latvijas meža likumdošana runā par 2. Tātad tie 3 veidi ir atjaunošanas cirte, jeb vienlaidzes atjaunošanas cirte, izlases cirte, un tad ir tāds vēl hibrīdais variants pa vidu, pakāpeniskā cirte, kas Latvijā bija ļoti detāli, ārkārtīgi sarežģīti aprakstīt līdz gadsimta mijai, kādēļ cilvēkiem visticamāk neiepatikās un tika izvēlēts, toreiz tas vieglais risinājums no pakāpeniskās cirtes, kā cirtes veida atteikties, lai nebūtu jānopūlās ar tās reglamentiem. Bet tā būtība ir tāda, ka, piemēram, ja mēs iedomātos Latvijas meža ainavu, Latvijas meža sastāv no meža audzēm. Šādas audzes vidējā platība ir 2 hektāri Latvijā. Protams, mēs varam atrast audzi, kur formāli 0,1 hektāru liela, iespējams, ka mums būs arī 50 hektārus liela audze, viss kvartāls viena. Bet vidēji mēs runājam par 2 hektāriem tādu. Un saimnieciskos mežos ir pilnīgi legāli, gan ekoloģiski, gan ekonomiski pamatota, teiksim, šādas audzes nociršana vienā paņēmienā. Tātad koki ir izauguši līdz galvenās cirtes kritērijiem, kāda mums te ir noteikti. Un tātad šādu lēmumu, jebkurš īpašnieks var pieņemt 2 hektāri vienā piegājienā. Viņš var pieņemt lēmumu nodarboties ar izlases cirti. Tātad, ko pats nosaukums uzdod, jeb iedod šo jēgu, tātad izlasa labāko. Un tas veids, ko mēs gribam parādīt šajā te eksperimentālajā objektiņā, meža pētīšanas stacijas Jelgavas meža novadā, tas ir pakāpeniskās cirtes pieeja. Mums ir kopā 8 varianti. Visos 8 variantos mēs esam izvēlējušies 2 hektāru lielu meža platību, kas atbilst vidējai audzei Latvijā. Un šajos katrā no šiem 8 gabaliem esam veikuši pakāpenisko cirti, ka audze nenocērt vienā paņēmienā, bet nocērt mūsu gadījumā 2 paņēmienos, izveido jaunaudzi, un tālāk šī jaunaudze aug jau kā atsevišķa mežaudze, turpmāk līdz koki atkal jaunie ir izauguši. Visos šajos objektos ir iestādītas priedes. Un tas pirmais, kas ir man aiz muguras, visai plaši izmantot metodi, piemēram, Rīgas pilsētai piederošajos mežos, kuros mežkopis Georgs Gavrīlovs un viņa sekotāji izmantoja šo pieeju cilvēku labi redzamās vietās, piemēram, Rīgas apveceļa malā, kurā bija iespēja to audzi nozāģēt pilnībā, bet tika izmantots paņēmiens, ko tolaik sauc par joslu izlases cirte, bet patiesībā tā ir parasta joslu pakāpeniskā cirte, jo audzes tiek nocirsta 2 paņēmienos, tātad nevis visi 2 hektāri vienā paņēmienā, bet izveidotas joslas, mūsu gadījumā 30 metri platas, 30 metru plata josla un apmēram 100 metri gara. Tāda pati josla tiek saglabāta, un šādā te veidā mēs strādājam. Joslā ir sagatavota augsne, kā es minēju, pagājušā gada rudenī iestādīt šajā pavasarī priedes, un tātad, tad, kad tās priedes būs izaugušas, tad mēs varēsim domāt par to, kurā brīdī te tiks zaģēti pārējie koki. Šajā gadījumā mēs runājam par to, kā var veidot cirsmas savādāk. Būs iespēja salīdzināt. Šis ir parasts klasiskais gadījums, tātad mūsu izpratnē katra no šīm joslām nav interpretējama kā atsevišķa audzes daļa, jeb izcirtums, jeb nogabals, jo tad sanāk, ka viena nogabala vietā rodas 10, meža reģistrā. Visa tā audze nākotnē būs vienas vecuma klases ietvaros, tātad vecums nemainīsies. Mums būs, piemēram, 5 gadus vecas tās priedes, un tur būs 1 gadu, un priedē vecuma klase ir 10 gadi, un turpmāk viņi tiks audzēta tā audze, līdz tā būs izaugusi. Ir cilvēki, kas saka, ka joslai ir jābūt 1 vidējā koka platumā. Tas ir ļoti sarežģīti administrējams, jo tad jautājums, kas ir vidējais koks, jo vidējais koks, piemēram, pēc kopšanas cirtes palielinās, bet mēs esam pieņēmuši 30 metrus. Parādīšu, kāpēc nedara 20 metri,
Gribēju tādu parādīt, gribētu iecerētu prakses piemēru. Tas nav tagad šī mūsu eksperimenta ietvaros, bet viņi gribēja izdarīt kaut ko savādāk. Tad izveidoja šādas te joslas austrumu dienvidu virzienā, kā mēs rādījām savos objektos, bet šaurāks, 20 metrus. Ar apsvērumu, lai šī cirsmiņas platība būtu 0,2 hektāri. Bet mēs redzam, kāda ir tā priežu šī brīža būtība. Šī priedīte, kas ir vistuvāk mežam, ir tāda vidēji vecuma un augstuma cilvēkam līdz vidum. Nākošā rinda jau, jūs redzat, ir nedaudz garāka. Un ja mēs aiziet līdz šīs cirsmiņas ziemeļu malai, tur mēs redzēsim, ka tur jau ir prieža augstums 5 metri. Vai nevaram teikt, kad šāda pieeja ir izvēlēta nepareizi? Nē, viņi ir ļoti labi izvēlēta, lai mēs varētu atnākt un pārliecināties tiešām, ka priedēm ir vajadzīga gaisma, ka tā ietekme ir būtiski acīm redzama, un lai mēs neniekotos ar šādām 0,2 hektāru lieliem ierobežojumiem, ja mums būtu kaut vai 0,5 hektāri, tad mēs varētu šeit veidot 30 metrus platas cirsmas, un šī vecās audzes ietekme būtu mazāka, un mums tas rezultāts būtu lielāks. 20 metri pa maz, mēs uzskatām, ka 30 metri būs optimāli, un šādā veidā var darboties, bet šeit mēs redzam tādu tipiskas pakāpeniskās cirtes, grupu pakāpeniskās cirtes piemēru, kas bija ļoti sīki aprakstīts savā laikā Latvijā, bet cilvēkiem neiepatikās dēļ sarežģītības. Šajā 2 hektāru lielajā meža gabalā ir noticis vai izdarīts tieši tas pats, kas pārējos. Puse koki ir nozāģēti un puse koki ir palikuši. Ka ir veidots 30 metru diametrā liels atvērums un pēc tam 15 metru buferjoslā ap šo apli nosacīt nozāģēts katrs otrais koks. Un šādi apļi, jeb grupas, ir izveidotas 3. Šis aplis ir ļoti, ļoti dārgs un ļoti sarežģīts no mežsaimniecības organizācijas viedokļu. Un tas arī radījis ir to iespējams nepatiku pret pakāpenisko cirti. Pirmkārt, viņu ir ļoti grūti iezīmēt dabā, ļoti grūti ir novērtēt pie Latvijas pašreizējās likumdošanas nosacītās bardzības. Tā būtība bija tā, ka cilvēki mēģināja veicināt atjaunošanās procesu. Un tā ideja bija tāda, jo mazāka brūcīte, jo ātrāk sadzīst, tas arī, zinām, taisnība tam ir. Jābūt ir gaismai, jābūt ir izgaismotai buferzonai, un tādēļ arī tika veidot šī grupu, jeb kā mēs sakam, caurumu pieeja mežsaimniecībā. Katrā ziņā šāda caurumu veidošana vai grupu cirti, mūsuprāt, viņi nav ar tik nozīmīgām priekšrocībām, lai mēs pakāpenisko cirti reducētu tikai līdz šādiem te atvērumiem. Vienojošais joprojām ir tas, ka mēs runājam par 2 hektāru audzes ciršanu, un šeit ir piemērs, kā tad izskatās dabā, ja mēs veidojam nevis caurumu ar buferjoslu, bet mēs izveidojam 0,5 hektāru, ja pus hektāru lielu atvērumu. Tātad ir 2 pus hektāru liela atvērumi, viens šeit, viens tur tālāk, un tālāk ap šiem atvērumiem tātad puse audzes ir saglabāta otrajam paņēmienam. No tāda ekonomiskā un arī ekoloģiskā viedokļa šobrīd mūsu pašreizējo zināšanu līmenī šis ir optimālais atvērumu lielums. Šajā gadījumā mēs esam veidojuši kvadrātisku atvērumu, tālāk ir aplis. Aplis no kvadrāta atšķiras ar to, ka apli ir mežā daudz grūtāk izveidot kā cirsmu. Modernā meža mašīnā visticamāk ir tie saucamie šeipa faili, kurus iedod jau operatoram, un viņš gandrīz vai var pieņemt lēmumu par katru koku. Līdz ar to arī cirsmu stigošana ir visai arhaiska mūsdienās, bet joprojām Latvijas likumdošanā tā ir iekļaut, lai cilvēkiem būtu arī ko darīt un tā. Un nākotnē mēs turpināsim mērīt un mēģināsim tad varbūt arī sekot līdzi, vai šai konfigurācijai ir vai nav nozīme attiecībā uz priežu augšanu. Nākošais paņēmiens būs tad, kad cilvēki nolems, kurā brīdī tad pirmajā paņēmienā izveidotā jaunaudze, mūsu iestādītās priedes būs izaugušas. Metru augsts, 2 metri, 3 metri. Tas ir, protams, gaumes jautājums, nevis ekoloģijas
Tajā brīdī, kad izveidojās meža ainava, tajā brīdī mēs varam nākt novākt otru audzes daļu. Jautājums par likumdošanu. 0,5 hektārus izmantot nedrīkst tajās vietās, kurās ir reglamentēta 0,2 hektāri. Tātad noteiktās meža teritorijās šāda pieeja ir izslēgta. Mums jāiet ir mazajiem caurumiem tur un jādarbojās. Katrā ziņā 0,2 ir mažošanās un 0,5 varētu būt tas kompromiss variants, ka mēs varam sasniegt šos mērķus attiecībā uz dabai tuvāku mežsaimniecību. Ja mēs iepazinām iepriekšējā objektā, kā tad izskatās pushektāra liels atvērums, tad šeit mēs varam paskatīties, kā izskatās reversais, tāds otrādi, ka izdara. Šeit nav pushektāra liels atvērums veidots kā cirsma, bet pushektāra liela ģeometriska figūra ir veidota kā saglabājama audze, kurai apkārt ir nocirsta pārējā audzes daļa. Man kolēģi to sauc par kanādiešu pieeju, jo tā esot radusies tā kā Kanādā šī ideja, bet Latvijā viņa nekad nav iepriekš izmantot, jo Latvijā vienmēr ir modē atvērumus mērīt. Nevis mērīt audzi, kas saglabājas, pieņemot, ka tad otra daļa būs 100 mīnus 50 būs 50, un droši vien, ka tā diskusija no dažāda veida uzraugiem būtu, kā tā jūs šitās malas tagad izmērīsiet. Šī saruna kādreiz aiziet arī plašāk par pakāpeniskajām cirtēm. Protams, ka šī domāšana un pieeja ir jāpamaina, jo ja mēs vērtējam audzi nogabalu, tad būtu labi, ja vērtētu, teiksim, ar kaut kādām kaut vai attālinātajām dronu tehnoloģijām, ja baigi vajag kontrolēt. Veicot cirsmas iestigošanu, klasiskajā izpratnē, šī kanādiešu metode, protams, nestrādā. Bet viņi ļoti labi strādā, mūsuprāt, vizuāli. Pieejas ir tāds, ka joslu pakāpeniskās cirtas var veidot nevis kā tajā pirmajā objektiņā austrumu-rietumu virzienā, bet otrādi klasiskajā pieejā, tātad ziemeļdienvidi. Šajos gadījumos mums ir 30 metru platas cirsmas, divas šādas te joslas 2 hektāru lielā mežaudzē. Tātad arī šajā gadījumā mēs varam redzēt, ka audze ir pietiekoši labi pārdzīvojusi. Lielo Jelgavas vētru pagājušās nedēļas tas, ka nogāž dažus kokus. Protams, par to var diskutēt un debatēt, bet jebkurā cirsmā mēs atradīsim šādu situāciju, un vislabākais veids ir tos kokus aizvākt projām, lai viņi nemais vizuāli labi redzamu sleju, iztaisīt nedaudz savādāk. Un to mēs varētu parādīt blakus audzē, kurā ir līdzīgi pusē audzes ir nozāģēta, bet nevis ar taisnām pakāpeniskajām cirtēm, bet nedaudz savādāk. Vai tikko apskatītajā 7. variantā bija veidota 30 metrus šaura pakāpenisko ciršu sleja, tika izvietota liektā formā, tātad tas, ko mēs redzam no ceļa, mēs neredzam šīs cirsmas beigas, bet mēs redzam audzes daļu, vienu no šiem 50%, daļu no 50%, kas ir saglabāta. Un ja mēs aiziet nedaudz tālāk, mēs redzētu, kā tā cirsma aizvirzās tālāk, un mēs nesakām, ka tas ir izdevīgāk tehnoloģiski. Mums nav pamata teikt, ka tas ir veiksmīgāk no dabas viedokļa, bet ja mēs runājam par sabiedrības attieksmi pret to, kā mēs mežsaimniecību novietojam ainavā, bet kur sabiedrība pamana kā lielu it kā ciršanu 1,5%, kā mēs viņu varam izveidot nedaudz draudzīgāk, ne tikai dabai, bet arī cilvēkiem. Lai tad neredz to garo joslu no ceļa, lai tu redzi varbūt šādu. Galvenais nevajag šo te mūsu stāstu uztvert kā kaut kādu kārtējo ierobežošanu, bet kā veidu, ka nevajag no pakāpeniskajām cirtēm baidīties, ja tās arī kļūst par realitāti.